Daudz jaunu cilvēku pēc vēlēšanām un daudz jaunu darbu, daudz iesāktu darbu. Skaidrs, ka prioritāte ir drošība, tāpēc es arī izvēlējos 3 komitejas – Rūpniecības komiteja, Iekšējā tirgus komiteja un Starptautiskā tirgu komitejas. Un jāsaka, ka šajā gadā man bija arī varbūt pats grūtākais no maniem visiem ziņojumiem pēdējo 10 gažu laikā, un tas bija par tarifiem attiecībā uz lauksaimniecības produkciju un minerālu mēslojumu ievedumu no Krievijas un no Baltkrievijas. Šī bija tā situācija, ka labu tādu vienu risinājumu atrast nebija iespējams, pieņēmām kompromisu. Tas varbūt neapmierina līdz galam ne ražotājus, ne arī lauksaimniekus, bet tas ir kompromiss. Un galu galā, cik ilgi mēs varam kurināt Krievijas kara mašīnu ar mūsu finanses līdzekļiem.